Vai cerēja, vai domāja Kaunata? Paldies Kalnatai, bet gaidām meirānus ar litenieša meitiņām.
beidzies, ar litiniešiem meitiņām ir izskanējis mūsu koncerts, bet viss vēl nav beidzies. Es lūdzu, kreisais flanks, dodamies lejā zālē un ieņemam savas vietas. Un es saku, ka bez svētku drāmām dvēselē grūti dzīvot. Bez kopā būšanas cilvēkam grūti dzīvot. Bez laba vārda pasaule nevar pastāvēt. Un kamēr kreisais flanks ieņem savas vietas, es aicinu Jersikas pagasta pārvaldes vadītāju Anitu lēnām nākt visu priekšā un teikt pēc brītiņa savu vārdu. Labvakar, jaukie ciemiņi, labvakar, jersikieši. Šodien Jersikā mazi deju svētki. Uz katra soļa satiekam smaidošas tautu meitas un stautus tautu dēlus. Paldies jums par šo prieka brīdi, ko jūs mums esat nesuši. Paldies par jūsu dejas prieku. Un vislielāko paldies es gribu pateikt šī pasākuma iniciatoram un tas, kas ir idejas autors šim pasākumam. Tas ir mūsu jaunais deju kolektīvs Latiņš. Latiņš mums ir radies tikai un vienīgi no dejot gribēšanas. Viņi ir sanākuši kopā, izdomājuši, ka būs, darījuši visu, lai būtu, un viņi ir. Uzgavilēsim Latiņā. Tad es vēl gribu pateikties mūsu deju kolektīvam Jersikas Jersikietis, senioru deju kolektīvam, kas ir visus mūsu priecē mūsu pagasta pasākumos, Līvānu novada pasākumos un ir aizdejojis līdz pat lielajiem dziesmu svētkiem. Jersikieši iet ar lielu atbildības sajūtu ar visām savām sāpošajām mugurām un kaitēm, kas jau piedien senioriem uz mēģinājumiem, bet nonākuši uz skatuves, man liekas, viņi kļūst 20 gadus jaunāki, un varētu jau arī startēt vidējās paudzes grupā. Visi veseli. Ja cilvēkam ir daudz labu draugu, tādu patiesu draugu, tad viņš ir stiprs gan visās bēdās, gan arī priekos. Un es šodien redzu, ka mūsu deju kolektīvam Latiņš un arī Jersikietim ir sabraukuši ļoti labi draugi. Un paldies draugiem, deju kolektīviem ciemiņiem par to dejot prieku, ko jūs esat nesuši mums šovakar. Un novēlu jums visiem dzīvē, darbā un arī dejā veiksmi. Lai jums pietiek spēki iet uz mēģinājumiem un lai veicas visiem. Sāksim ar Dubnavu Skaidrīte Šķimele. Tad mūsu viesi Inita Gādmane, Kalte. Mēs
pateicamies, ka jūs mūs uzlūdzāt pie sevis. Mēs arī esam jauns kolektīvs, pirmo sezonu dejojam. Un no sevis mēs atvedām tādu spītību, kur iekšā ir ielikta mīlestība, dejot prieks un milzīga pacietība. Un lai jūsu latiņam dejojās vēl arī uz priekšu tikpat labi latiņam un vadītājiem no mums. Vadītāji šajā. Alva Silova, Kalnata. Mēs arī gribam teikt lielu paldies jaunajam jūsu kolektīvam Latiņš, lai viņam raida solītis. Mēs arī esam diezgan jauni pēc izskata, bet jau veci. Mums jau ir 28. gads, un tāpēc mēs jums novēlam arī turēties un dejojiet. Latvijā. Ināra, nāc, labāk stādi te. Vai aiznes maizīti vēl tas nav? Tā bija Meirāni Zigfrīds Gora. Labvakar. Iersakieši, liels paldies, ka jūs mūs uzaicinājāt mums tik tālu uz šo pusbraukšanu. Bijām, bija kaut kas jauns pa ceļam. Bet šeit no te lielu paldies jāsaka mūsu bijušai dejotājai Vitai. Lūdzu, Vitas vēlos tev sveikt jaunajā kolektīvā Latiņš. Tiešām Vita ir dejojusi pie mums, un mums prieks, ka viņi ir atradusi vēl citur, kur dejot, un lai tiešām Latiņam veids. Un tā kā jūs tikai sākat, un ir pavasaris, jums noteikti vajag spēku. Šovakar daudz skaisti dejojāt un enerģiski, tāpēc mēs jums dāvinām vitamīnus dažādā veidā, gan šķidrā, gan cietā, gan sulī, gan tā kā. Lūdzu, Ināra, paldies, ka jūs Tu atdod dancotājiem un nāc atpakaļ. Atdod tur kolektīvam, un mēs aicinām tagad Ināru Praņevsku, Jersikietis un Latiņš. Jersikietis un Dubnova stājamies rindā, skatos visi jaunā. Cilvēka lielākais glābējs esot solis, ko viņš spēr. Vienmēr viens un tāds pats rādās, bet tu pamazām tiec uz priekšu. Un mēs novēlam Latiņam raidu un vieglu soli, nepagurt, un no mūsu puses, no Jersikieša, te mazliet ir, kā iepriekšējais runātājs teica, ir šķidrums, ir biezums, dalaties godīgi un lai jums būtu spēks uz priekšu. Paldies! Mēs patiešām
šodien sajutāmies kā Jersikas karaļvalsts deju svētkos. Un par šiem svētkiem, par šo skaisto kopā būšanu, protams, jāpateicas visiem dejotājiem, gan tālākiem, gan tuvākiem, bet mēs gribam paldies lielu pateikt abu Jersikas deju kolektīvu vadītājai Inārai. Ināra nāc šurp. Un lai arī mēs dzīvojam ļoti, ļoti tuvu, Dubņava šajā kultūras namā ir pirmo reizi. Un mēs ļoti ceram, ka ne pēdējo reizi. Paldies, tev, Ināra! Arī mēs paši pats Latiņš arī vēlamies daudziem teikt paldies. Un ir jau, protams, arī tādi, bez kuriem mēs nevaram tā vienkārši iztikt. Un pirmām kārtām jau mēs vēlamies pateikt lielu paldies pagasta priekšniecei Anitai Lietoniecei. Nu, ņemot vērā, ka pavasarītis, pumpuriņi un visādi citādi pūpoliņi. Nu, laikam tā, ja ņem vērā, ka tā mūsu vadītāja ir apsveikta, pagasta priekšniece arī, no te jau paliek kultūras nama vadītāja. Lai krāšņas pavasaris. Un, kā jau jūs dzirdējāt, redzējāt, arī bez paša muzikanta mums neiztikt. Skaņu operators lūdzu. Paldies jums! Nu, redz, pirmais sadances ir noticis. Mēs visi paliekam pie domas, Ināra, ka būs arī nākamais, ja? Tātad nākošo gadu, 2015. gadā, marta sākumā, vadītāji iezīmē kalendāros. Sarunājām, bet mēs koncertu. Patiešām tagad noslēdzot sakām, ka visas īstenotās ieceres un visas labās domas un labie darbi nekur nepazūd, tie krājas un veido katras noteiktas vietas vaipstus. Šovakar paldies, jo jūs ar savu klātbūtni ievilkāt Jersikas vaipstā kādu jaunu, kādu skaistu un savu noti uz satikšanos pēc 30 minūtēm ballē. Un arī visi atbalstītāji varat palikt ballē, tur 2 galdiņi, apsēdīsities un kopā visi sadancosim. Bet, dancotāji un visi tagad noslēgsim visu, tomēr ar vienu dziesmu. Latvijā tā, šī nevar būt, ka svētki beidzas bez sadziedāšanas. Un bērnu manu lielu bērnu, es par bērnu nevēdāju, bērnu manu lielu bērnu, es par bērnu nevēdāju. Ramtai, ramtai, ratididi, ramtai, ridi, rallallā. Ramtai, ramtai, ratididi, ramtai, ridi, rallallā. Liku bērnu zem akmeņa pāri kāju dziedādam. Liku bērnu zem akmeņa pāri kāju dziedādam. Ramtai, ramtai, ratididi, ramtai, ridi, rallallā. Ramtai, ramtai, ratididi, ramtai, ridi, rallallā. Ar dziesmīnu drūbā gāju, ar valodu sēdījām. Ar dziesmīnu drūbā gāju, ar valodu sēdījām. Ramtai, ramtai, ratididi, ramtai, ridi, rallallā. Ramtai, ramtai, ratididi, ramtai, ridi, rallallā. Un tālāk vakara turpinājumā dziedāsim Ar gan citi visur gāja. Labi, dejotāji dodas pārdiepties, skatītāji aplaudē, un pēc tam mēs visi kopā tiekamies otrā daļa balle.